Tikko notikušajā aptaujā uz jautājumu, vai vajadzētu dot naudu no valsts budžeta aviokompānijai Air Baltica, tas ir nodokļu maksātāja nauda, gandrīz 60% Latvijas iedzīvotāji pateica pārliecinoši, ka nevajag. Tas no vienas puses, no otras puses mēs redzam to, ka valdība tikko apstiprināja, ka dos Air Balticam īstermiņa aizdevumu 30 miljonus eiro apmērā ar apmaksu termiņu līdz 31. augustam, un viņi to pamato to, ka tagad vajag risināt visas tās degvielas cenas uzaugušās. Bet ir viens jautājums, kā tur palika ar tiem 150 miljoniem, ko Air Baltics teica, ka viņam vajag? Un viņš to bija teicis vēl pirms Irānas kara. Vēl pirms tam viņš teica, ka vēl nebija šīs degvielas cenas, ka vajadzēs 150 miljonu šogad. Un ne fakts, ka ne vairāk. Valdība saka, ka tas būs īstermiņa aizdevums. Jā. Es domāju, ka mēs tuvākās nedēļas mēnešus, dažāds tur termins, tur īstermiņa aizdevums, plats aizdevums, aizdevums, augsts aizdevums, tur kredītu iedos no valsts budžeta. No valsts budžeta piesaistīs finansējumu Air Baltica, būs dažādi termini, lai tikai aizklātu to, ka kārtējo reizi šajā melnajā caurumā aizplūst nodokļu maksātāju nauda.